Labdien, mani sauc Bruno no Mozelo, un šajā video es tev parādīšu, kā izveidot savu mājaslapu saviem spēkiem ar Mozelo. Īsumā Mozelo ir platforma, uz kuras ik viens var izveidot pats savu mājaslapu vai e-veikalu bez jebkādām īpašām tehniskām zināšanām un programmēšanas. Lai sāktu veidot savu mājaslapu, pirmais solis ir ienākt mozelo.lv un spiest uz pogas izveidot mājaslapu. Tālāk atvērsies loks, kur būs jāievada savs e-pasts un jāizveido paroli. Tālāk izvēlamies, kādu veidu mājaslapu vēlamies izveidot, tātad vai tā ir mājaslapa, internetu veikals vai blogs. Mēs šajā gadījumā veidosim mājaslapu, izvēlamies mājaslapu un spiežam uz pogas izveidot mājaslapu. Pēc tam tev jāievada savs mājaslapas nosaukums vai zīmols. Tātad pēc idejas šeit mēs vienkārši rakstam savu uzņēmumu nosaukumu. Mūsu gadījumā mēs veidosim biznesa izaugsmes mājaslapas piemēru, līdz ar to mēs rakstīsim nosaukumu Growth. Kad nosaukums ievadīts, spiežam uz pogas gatavs. Nākamajā solī tev būs jāizvēlas dizains, ar kuru vēlies sākt veidot savu mājaslapu. Mozelo piedāvā vairākus desmitus dizainu, kurus var ērti pielāgot savām vajadzībām un izveidot tieši tādus, kādus tu vēlies. Kad dizainu esi izvēlējies, vienkārši ej uz tā un spied uz pogas izvēlēties. Kad esam reģistrējušies un dizains ir izvēlēts, tad uzreiz atvērsies pārvaldes panelis. Pēc idejas šobrīd jau varam sākt veidot. Tomēr pirms mēs ķeramies pie pašas veidošanas, vēlos pastāstīt tev nedaudz par galveno rīkjoslu, kurā ir visas pamata iespējas. Tātad pāriesim pāri visām šīm iespējām, vēlāk video gaitā mēs katrā paskatīsimies nedaudz dziļāk, bet tagad tā uz fikso pārskriesim pāri. Tātad pirmā sadaļa jeb iespēja mums ir sadaļas. Zem šīs sadaļas atradīsi visu svarīgāko, kas nepieciešams priekš lapu pārvaldīšanas. Nākamā sadaļa mums ir blogs un ziņas. Šajā sadaļā mēs varam pārvaldīt blogu, jeb jaunumus. Tālāk mums ir dizains. Šeit atradīs visas svarīgākās lietas, kas attiecināmas uz dizainu. Tad mums ir ekstras, kur ir dažādi mājaslapas papildinājumi. Tad mums ir iestatījumi, kur mēs varam pārvaldīt praktiski visus mājaslapas pamatu uzstādījumus. Poga apskatīt, kas mums ļauj apskatīties, kā mūsu mājaslapa izskatītos no apmeklētāja puses, un poga publicēt, kura mums ļauj palaist mājaslapu tā, lai tā būtu pieejama apmeklētājiem. Savukārt, ja tev ir nepieciešama kāda palīdzība mājaslapas veidošanas laikā, tad uzspiežot uz pogu atbalsts, atvērsies sadaļa, kurā tev būs iespēja ne tikai ar mums sazināties, bet arī atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Uzsākot veidot savu mājaslapu, pirmā lieta, kas man patīk darīt un ko es arī ieteiktu tev izdarīt, ir uzreiz pievienot savu logo. Lai pievienot savu logo, spiežam uz mājaslapas nosaukuma, atrodam attēlu ikonu, spiežam tai virsū un atvērsies loks, kurā mēs varam ievietot savu logotipu. Tātad spiežam uz plusiņa un izvēlamies failu no savu datoru, kuru vēlamies ievietot kā logo. Tad, kad logo ir ievietots, tas uzreiz parādīsies lapas augšā, un pēc idejas mēs to varam arī nedaudz pielāgot. Mēs varam padarīt to lielāku vai mazāku. Ja tu to vēlies, tad vienkārši uzspied uz logo, atrodi pielāgošanas ikonu, un aiz šī stūrīša tu vari vilkt, lai to samazinātu un palielinātu. Kad ir atrasts vēlamais izmērs, vienkārši atlaid peles pogu, un logo būs pielāgots. Nākamais solis pēc logo ievietošanas ir izvēlēties un pielāgot to, kā izskatīsies mājaslapas galvenā izvēle. Tātad atrodam uzstādījumu ikonu izvēles augšējā labajā stūrī, spiežam uz tās, un mums atverās izvēle, kurā mēs varam izvēlēties un pielāgot dažādas izvēles opcijas. Tātad varam izvēlēties, kad izvēlē galvenie lielie burti, varam izvēlēties, ka tā ir pilna platuma, ka tā ir caurspīdīga vai sadaļas ir ar vai bez pasvītrojuma, kā mums rādās valoda izvēle, un mēs varam arī mainīt izvēles izkārtojumu. Ja mēs uzspiežam uz pogas mainīt izkārtojumu, mums izlec vairākas opcijas, no kurām varam izvēlēties. Tātad izvēlamies tīkamāko un vienkārši spiežam uz tās. Kā redzam, automātiski mājaslapas izvēle ir pielāgota, bet mums logo ir tumšs, un viņš ir uz tumšu fonu, ko mēs īsti negribam. Ko mēs varam darīt? Mēs varam spiest atkal uz logo
uzspiest atkal uz attēla ikonas, un mēs redzam, ka mums ir iespēja pievienot tagad gan logotipa gaišo versiju, gan logotipa tumšo versiju. Tātad gaišā versija būs tā, ko mēs varam rādīt uz tumšiem foniem, bet tumšā versija tā, ko mēs varam rādīt uz gaišiem foniem. Vairumā gadījumu tavs logotips, kas ir pirmais, būs arī tas pats, kas būs tumšā versija, bet ja vēlēs izmantot kaut ko atšķirīgu, tad tev ir tāda iespēja. Šajā gadījumā mums vajag pievienot logotipu gaišo versiju un atkal spiežam uz plusiņu, izvēlamies failu un fails ir ievietots. Automātiski redzam, kad viņš ievietojās, tagad mums ir gan kontrasts, gan viss un izskatās daudz labāk. Tātad mēs esam ievietojuši logo un pielāgojuši mājaslapas galveno izvēli. Nākamajā solī es tev parādīšu, kā pielāgot galveno mājaslapas baneri, kas ir ļoti svarīga mājaslapas sastāvdaļa. Tātad šis ir mūsu baneris, ko mēs ar to varam darīt. Mēs varam tam pielāgot tekstu, pielāgot tā dizainu, ievietot tajā bildi un ķersimies klāt. Tātad, lai nomainītu banera bildi, mēs ejam uz attēla ikonas un vienkārši no datora izvēlamies bildi, kur vēlamies pievienot. Kad bildi ir pievienota, redzam, ka tā nepārāk veiksmīgi šobrīd izskatās. Ko mēs varam darīt? Mēs varam spiest uz uzstādījumu ikonas, un tur arī mums atverās ļoti daudz dažādas opcijas, kā mēs varam pielāgot mūsu mājaslapas baneri. Tātad mēs varam izvēlēties banera fona krāsu. Šajā gadījumā mēs ņemsim tumšu. Mēs varam izvēlēties arī satura krāsu, bet svarīgākā opcija šajā ziņā ir necaurspīdīgums, jo viena lieta, ko vienmēr atceries, ir tas, ka banerim un tekstam ar bildi ir jābūt pietiekami labam kontrastam, lai teksts būtu ideāli salasāms. Ko mēs darām? Mēs pielāgojam baneru necaurspīdīgumu tā, lai ir ērti un vienkārši izlasīt tekstu. Nākamā lieta, ko varam pielāgot, ir augstums banerim. Varam pielāgot arī banera platumu. Tad varam uzspiest, kad fona attēls ir fiksēts. Varam iespējot pogas, tātad mums šobrīd uzreiz jau ir iespējots divas, bet vienkārši mēs viņus varam novākt nost, ja mums viņus nevajag, bet mēs viņus izmantosim, jo pogas ir ļoti svarīga mājaslapas sastāvdaļa, kas ļauj palīdzēt tev virzīt mājaslapas apmeklētāju, jeb palīdzēt viņam pārvietoties uz vietām, kuras tavuprāt viņam būtu svarīgas un kuras izpilda tavu mājaslapas mērķi. Vēl viena lieta, līdzīgi kā galvenajai lapas izvēlnei, ir iespējams mainīt baneru izkārtojumu. Tātad uzspiežot uz pogas mainīt izkārtojumu, mums atverās loks, kurā mēs varam izvēlēties daudz un dažādas opcijas mūsu galvenajam banerim. Tātad šobrīd mums ir izvēlēta šī opcija, kas nozīmē, ka baneris ir pilna platuma ar centrētu tekstu. Redzam, ka ir ļoti daudz dažādas opcijas, kad baneris arī nav pilna platuma, kad teksts ir, piemēram, kreisajā vai labajā pusē. Redzam, ka baneris ir dalīts divās daļās, kad teksts ir, teiksim, pa kreisi, bet bilde pa labi. Mūsu gadījumā mēs atstāsim to, kad bilde ir pilna platuma un pa visu ekrānu, bet tekstu pārvirzīsim uz kreiso pusi. Vienkārši spiežam uz izvēles un automātiski viss notiek. Kad esam pielāgojuši baneri, nākamais solis mums ir aizpildīt to ar sev svarīgu tekstu. Šajā piemēra gadījumā es tekstu nerakstīšu, es vienkārši to iekopēšu, bet, lai jūs redzētu, kā izskatās teksta ievadīšana, tad vienkārši uzējam uz lauku, uzspiežam un mēs varam sākt rakstīt. Vienkārši gluži kā to darīt Wordā vai jebkurā citā teksta redaktorā, mēs varam tekstu formatēt, izvēloties teksta tipu, teksta stilu, tā izmēru pielāgot, izvēlēties tam dažādas stila opcijas un varam arī ievietot saites vai kodu. Tātad es tūlīt iekopēšu tekstu. Teksts mums ir ievietots un aizpildīsim pogas. Tātad spiežam uz pogu, atceramies vienu lietu, kad tu veido pogas, pogai vienmēr ir jābūt ar tādu kā, viņai ir jābūt pietiekami skaidrai, lai tavs apmeklētājs saprastu, kur viņš tālāk vedīs. Ideālā gadījumā būtu pogu rakstīt kā aicinājumu. Piemēram, šajā gadījumā varētu būt skatīt pakalpojumus. Lai savienotu pogu ar kādu konkrētu sadaļu, mēs spiežam uz saites ikonas.
tad atverās loks, kurā mēs varam izvēlēties lapu, uz kuru šī konkrētā poga vedīs. Tātad mūsu gadījumā skatīt pakalpojumus ved uz sadaļu pakalpojumi. Spiežam ievietot saiti, un turpmāk šī poga jau strādā, un viņa ved uz konkrēto sadaļu. Otro pogu mēs varam arī stilizēt. Varam abas stilizēt, bet šajā gadījumā mēs stilizēsim vienu. Tātad mēs uzējam uz stils un skatāmies, kāda stila mums ir pieejama. Paņemsim to, kad otrā poga ir tukša. Tātad, un otrā poga mums būs par mums. Arī savienosim to ar lapu, tātad spiežam uz saites ikonas, izvēlamies lapu un spiežam ievietot saiti. Pēc idejas tas arī viss, mūsu baneris un galvenā izvēle ir pielāgot mūsu lapas augša, pēc idejas jau ir pabeigta. Tātad mums ir pogas, kas darbojās, ievadīts teksts, ievietota bilde, viss smuki izskatās, kontrasts ir labs, logo ir ievietots, galvenā izvēle ir pielāgot un varam doties tālāk. Šajā solī es tev parādīšu, kā tu vari izveidot mājaslapas tālāko saturu, kā vari pielāgot dažādus saturu blokus, kā tos ievietot, kā tos pārvaldīt. Lai sāktu, vienkārši atrodam saturu bloku, un tad skatāmies, ko mēs ar to varam darīt. Pirmā lieta, līdzīgi kā banerī, mēs varam pielāgot tajā esošo tekstu. Šajā gadījumā mums šis teksts nav nepieciešams, mēs viņu vienkārši dzēšam un aizvietojam ar tekstu, kuru vēlamies tur ievadīt. Šajā gadījumā mēs tur ievietosim aicinājumu sazināties, un tur būs arī telefona numurs. Bet mēs gribam šo bloku nedaudz pielāgot. Ko mēs varam darīt? Tu vari līdzīgi kā banerim spiest uz uzstādījumu ikonas, un atkal atveras loks, kurā ir iespēja pielāgot dažādas bloka opcijas. Tātad varam izvēlēties bloka fona krāsu, varam izvēlēties bloka augstumu, platumu, varam pievienot papildus kolonas, ja nepieciešams, un varam pievienot papildus rindas, ja nepieciešams. Kā arī mēs varam rādīt virsrakstu rindu un rādīt apakšrindu. Kombinējot šīs opcijas, ir iespējams izveidot tieši tādu, kādu jums to satura bloku tajā situācijā vajag. Šajā situācijā mums pietiek ar to, kāds mums viņš ir, un mēs varam ciet. Ejot tālāk, mēs redzam, ka mūsu nākamais satura bloks saplūst ar iepriekšējo satura bloku. Tātad mēs pielāgosim arī šo bloku. Spiežam uz uzstādījumu ikonas, izvēlamies fona krāsu tā, lai mums būtu kontrasts, izvēlamies attiecīgo bloku augstumu, ja vēlamies, pamainam platumu, ja nepieciešams, pamainam kolonu skaitus, izvēlamies nepieciešamo rindu skaitu, iespējojam virsrakstu vai noņemam to, un tad tālāk nākamais solis, līdzīgi kā iepriekš, ir aizpildīt tekstu. Spiežam uz satura lauka un ievadam savus tekstus. Kad teksts ir ievadīts, tev viss, kas jāizdara, ir jāpielāgo jau esošā poga, lai tā vestu uz kādu no sadaļām, šajā gadījumā atkal uz sadaļu pakalpojumi. Spiežam uz pogas, izvēlamies saites ikonu, izvēlamies sadaļu, uz kuru šī poga sūtīs, un spiežam ievietot saiti. Nomainam pogas nosaukumu. Kad tu satura bloku esi pielāgojis pēc savām vajadzībām, dodamies tālāk. Nākamais satura bloks mūsu izvēlētajā dizainā ir kontaktu forma. Šajā gadījumā mums kontaktu forma būs sadaļā kontakti, kuru jau Mozello ir izveidojis kā sadaļu atsevišķu, jo, kad tu sāc veidot savu mājaslapu ar Mozello priekš tevis izveido, teiksim, tās svarīgākās sadaļas, kuras tev atliek tikai pielāgot. Tātad sākumlapa, jaunumi, pakalpojumi par mums un kontakti. Tā nav slikta ideja iekļaut kontaktu formu pašā pirmajā sākumlapā, bet šajā gadījumā mēs to dzēsīsim ārā. Lai izdzēstu satura bloku, labai augšējā stūrī spiežam nevis uz uzstādījumu ikonas, bet uz dzēst ikonas.
satura bloks mums ir dzēsts, bet mēs tur gribam pievienot vēl kādu citu saturu. Kā to izdarīt? Redzam, ka virs esošā satura bloka mums virs un zem esošā satura bloka mums ir divi plusiņi. Tātad viens plusiņš un otrs plusiņš. Ko šie plusiņi nozīmē? Šie plusiņi nozīmē to, ka tajās vietās tu vari pievienot papildus satura blokus. Viss, kas ir jādara, vienkārši jāspiež uz šo plusiņu, kur tu gribi šo bloku pievienot, un atvērsies loks, kurā vari izvēlēties konkrēto satura veidu, kādu tu vēlies. Mozello piedāvā dažādas satura bloku veidus, tātad mums ir teksta bloki, attēlu bloki, video bloki, dažādu veidu baneri, kurus jau mēs redzējām iepriekš, ir produktu bloki, bet šie bloki noderēs tikai tad, ja tu veido veikalu, ir galerijas bloks, ir formas bloki, kāds jau mums bija pievienots, bet mēs viņu izdzēsām. Tad ir iespējams izveidot tabulas blokus, piemēram, ja tev ir nepieciešams izveidot kādu cenu lapu vai ko tādu, tad šis ir diezgan labs veids, kā to izdarīt, un ir iespējams pievienot arī akordeonu bloku. Mēs pievienosim vēl vienu baneri. Kādēļ vēl vienu baneri? Jo pēc maniem uzskatiem, izmantojot dažādu veidu banerus, kuros ir vizuālais materiāls, var panākt diezgan tīkamu mājaslapus vizuālo izkārtojumu un izskatu. Mēs izvēlēsimies šo baneri, kur vienā pusē ir teksts, vienā bilde, un redzam, ka baneris ir ievietots. Līdzīgi kā iepriekš, viss, kas atliek, ir vienkārši to pielāgot. Spiežam uz attēla ikonas, lai pievienotu bildi. Kad esam ievietojuši bildi, varam atkal spiest uz uzstādījumu ikonas, un atkal darīt tieši tās pašas darbības, kuras jau rādīju tev iepriekš, izvēlēties fona krāsu, tā, lai tas nesaplūst ar augšējo bloku, izņemot tad, ja tā ir balta krāsa. Tad varam izvēlēties bloka augstumu, bloka platumu, varam pievienot pogas, šajā gadījumā mēs pievienosim tikai vienu, un, protams, varam nomainīt fona attēlu vai mainīt izkārtojumu. To mēs šoreiz nedarīsim, vienkārši pielāgosim tekstu, kurš mums ir satura blokā. Pēc tam, kad teksts ir ievadīts, atkal noformējam pogu. Šajā gadījumā mums poga būs uz kontaktu sadaļu, tātad sazināties, un spiežam uz saites ikonas, izvēlamies sadaļu, kontakti, ievietot saiti. Un redzam, ka mums jau ir izveidojies diezgan tīkams mājaslapas izkārtojums, tātad mums ir pielāgota galvenā mājaslapas izvēle, pielāgots pirmais baneris, mums ir aicinājums sazināties, mums ir produktu pakalpojumu apraksts, mums ir aicinājuma poga uz pakalpojumiem, mums ir baneris, kurš aicina uz sazināšanos, un pašā apakšā mums ir lapas apakša, kuru patiesībā arī var pielāgot. Līdzīgi kā galvenajai lapas izvēlnei, spiežam uz uzstādījumu ikonas un spiežam mainīt izkārtojumu. Varam izvēlēties dažādu veidu izkārtojumus, vai kad sociālo tīklu ikonas ir vienā pusē un sadaļas un teksts ir otrā pusē, mēs izvēlēsimies to, ka viss ir centrēts. Lai pielāgotu sociālo tīklu ikonas, uzejot uz sociālo tīklu ikonām ar peli, ir iespējams uzspiest labošanas pogu, jeb zīmolīti, un tad atvērsies loks, kurā jums vienkārši ir jāievada savu profilu saites. Kad saites ir ievadītas, spiežam saglabāt, un arī viss tas attiecīgās sociālo tīklu ikonas rādīsies jūsu lapā un darbosies. Kad visi iepriekš minētie soļi ir izdarīti, ir laiks pielāgot dizainu. Ko es domāju ar dizainu? Tātad tu vari pielāgot krāsas, fontus un dažas citas opcijas. Ejam uz sadaļu dizains, izvēlamies mainīt, piemēram, krāsas, un tad tu vari izvēlēties no kādas jau esošajām krāsu kombinācijām, ko Mozello jau ir sagatavojis, vienkārši spiežot uz tās visai lapai automātiski visiem tās elementiem, nomainīsies krāsas. Savukārt, ja ir tāda situācija, kad kāda no krāsām tev neapmierina, piemēram, tu vēlēs šobrīd redzi zaļš baneris, vēlēs pamainīt. Pašā apakšā krāsu sadaļām ir iespēja uzspiest uz pogas detalizēti.
Uzspiežot uz šīs pogas, tu redzi, kad parādīsies lapas elementi, kurus var pielāgot katru individuāli. Tātad visu lapas augšu, saites un pogas, fonus, galveno saturu un citus elementus. Mūsu gadījumā mēs gribam pielāgot bloka fonu 3, jo tas ir tas, ko mēs izvēlējāmies banerim. Spiežam uz krāsas un izvēlamies kādu krāsu jau no esošajām lapā, vai izmantojam slaideru, lai vienkārši izvēlētos krāsu, kur vēlamies, vai arī to var iekopēt jau esošu sagatavot krāsu kodu, kurš jau ir tavam zīmolam, tavā krāsu paletē. Un spiežam uz pogas lietot. Kad visas krāsas, kuras nepieciešams ir nedaudz pielāgotas, vienkārši spiežam uz pogas aizvērt. Ja izveidotais dizains un krāsas tev apmierina, ir laiks pielāgot fontus. Atkal ejam uz sadaļu dizains. Šoreiz nevis spiežam mainīt krāsas, bet mainīt fontus. Un atkal redzam līdzīgi kā ar krāsām, Mozello jau ir iepriekš sagatavotas fontu kombinācijas, uz kurām vienkārši spiežot automātiski visiem mājaslapas tekstiem pielāgojās fonts. Kad fonts ir izvēlēts, vienkārši spiežam uz pogas aizvērt. Un pēdējā dizaina opcija, par kuru vēlos parunāt, ir pēdējā sadaļa, kas ir dizaina opcijas. Atkal ejam uz dizaina opcijas, un ko mēs tur varam darīt? Tu vari pielāgot lapas platumu, teksta lielumu, pogu stilu, un iespējot to, kad saites jeb linki tavā lapā būs pasvītroti. Mūsu gadījumā mēs atstāsim pogas, kas ir daļai nopaļotiem stūriem, un atstāsim platumus uz M izmēru, un spiežam aizvērt. Nu ko, pirmās lapas dizainu esam pabeiguši. Par pārējām sadaļām pēc idejas vienkārši atkārtojot soļus, kurus es tev tikko parādīju. Tu vari izveidot neskaitāmas sadaļas, neskaitāmās dizainu variācijās pēc saviem ieskatiem. Tikai vienu lietu liec aiz auss, kad nevienmēr pēc iespējas radošāk, krāsaināk un košāk un raibāk ir labāk, jo, lai respektētu apmeklētāju laiku un viņu pacietību, vienkārši izveido ērti pārskatāmu dizainu. Un visbeidzot pāriesim galvenajām sadaļām, kuras minēju video sākumā, ieskatīsimies tajās nedaudz dziļāk. Tātad pirmā sadaļa kreisajā rīkjoslā ir sadaļas. Uzspiežot uz pogu, mums atverās loks, kurā mēs redzam pilnīgi visas mājaslapas sadaļas, un mēs varam tās pārvaldīt. Mēs varam pievienot jaunu sadaļu, spiežot uz pogas, mēs varam pārvaldīt valodas, pievienot valodas, mēs varam pārvietot lapas, lapu kārtību, mēs varam pievienot apakšsadaļas konkrētām lapām, dzēst lapas, bet mēs varam uzspiežot uz lapas, teiksim, uz sākums. Uzspiežot uz sākums, mēs varam pamainīt šīs konkrētās sadaļas virsrakstu, pamainīt sadaļas adresi jeb saiti, un spiežot uz pogas papildus parametri, atversies loks, kurā mēs varam aizpildīt SEO parametrus. Tātad title marķieris, kas pēc idejas vienkārši ir virsraksts, un meta apraksts, kas ir tas mazais aprakstiņš, kas rādītos Google meklētājās zem virsraksta. Abos šajos laukos vajadzētu ievadīt tekstu, kurā būtu iekļauti atslēgas vārdi, saglabājot tekstu, kurš būtu lasāms un viegli uzturams. Nevajag pārspīlēt, jo iedomājieties, kad jūsu klients, potenciālais apmeklētājs atradīs šo lapu, tad jums ar šo tekstu ir jāpārliecina uzspiest uz meklēšanas rezultātu, nevis jāsapako, tur jāsabāž visi iespējami atslēgas vārdi. Kad šie atslēgas vārdi ir ievadīti, ja pareizāk sakot, kad šis virsraksts un apraksts ir ievadīts, spiežam uz pogas saglabāt. Īsumā par sadaļām tas ir viss. Spiežam aizvērt un skatāmies, kas mums ir tālāk. Nākamā rīkjoslas sadaļa mums ir bloks. Uzspiežot uz bloks, redzam, ka Mozello pašā sākumā ir izveidojis jau tādu kā parauga rakstu. Visticamāk šo rakstu mēs vienkārši dzēšam. Uzspiežam dzēst, un mēs varam pievienot jaunu bloga ierakstu, jeb jaunu jaunumu ierakstu. Tātad spiežam uz pogas pievienot ierakstu,
un mums atverās loks, kurā mēs varam ievadīt nosaukumu, jeb virsrakstu, un tad mums atverās nākamajā logā, mēs uzspiežam un atverās izvēli, kurā mēs varam gluži kā Wordā vienkārši vadīt iekšā savu rakstu, savu tekstu. Un tad, kad šis raksts ir pabeigts, tad mēs varam spiest uz pogas saglabāt un publicēt, bet mēs varam arī saglabāt un nepublicēt un atstāt šo rakstu kā melnrakstu un pielāgot vēlāk. Mūsu gadījumā mēs neko nepublicēsim, mēs neko nerakstīsim, mēs vienkārši parādām, līdz ar to spiežam atcelt. Dodamies atpakaļ. Nākamā sadaļa ir dizains, kā jau minēju, kā jau rādīju, tu vari mainīt krāsas, tur tu vari mainīt fontus, tur tu vari pielāgot dizaina opcijas, un tu vari arī nomainīt lapas dizainu. Ko nozīmē nomainīt lapas dizainu? Pēc idejas tas ir pamainīt uz citu dizainu, saglabājot tev jau tevis izveidotos satura blokus. Tas nozīmē, ka saturu tu nezaudē. Vienīgais, kas pamainīsies, būs krāsas, pogu stili un fonti un tādas lietas. Un šī lieta ir tāda, ko tu dari tad, kad tev šķiet, ka galīgi nav tā, kā tu gribēji. Nākamā sadaļa ir ekstras. Zem ekstrām Mozello iespējot dažādas aplikācijas, kuras ar laiku tiks papildinātas. Pirmā no tām ir paziņojums par sīkdatnēm, kurš atbilst visiem Eiropas noteikumiem. Ir iespējot koplietošanas pogas, ir iespējot rīku, kurš tev palīdzēs ievākt e-pastus, kurus pēc tam izmantot mārketinga kampaņās. Un ir iespējams pievienot pogu uz augšu, kas nozīmē, ja tev ir tāda garāka lapa, pa kuru ir daudz jāiet uz leju, tad ir iespējams izvietot šo pogu uz augšu, kad klients apmeklētājs uzspiež, viņš tiek aizvests atpakaļ uz lapas augšu. Bet, kā jau teicu, nākotnē šī sadaļa tiks papildināta un attīstīta. Pagaidām ir šādas iespējas. Kad esam apskatījuši ekstras, vēram ciet. Un nākamā sadaļa mums ir iestatījumi. Zem iestatījumiem tu vari atrast mājaslapas vispārīgos iestatījumus, kurus arī apskatīsim pirmos. Tātad šeit tu vari nomainīt mājaslapas nosaukumu vai zīmolu, ievadīt, jeb ievietot citu mājaslapas ikonu. Tu vari ievadīt Google Analytics izsekošanas ID un Facebook Pixel ID, kas pēc idejas ir ļoti vienkārši iekopē šos izsekošanas ID. Ja nepieciešams, tad var iekopēt arī Pixeļa, jeb kādus citus reklāmu kodus, bet tas jau ir nedaudz sarežģītāk. Un ir iespēja pamainīt informāciju par sevi, nomainīt paroli, bet pēc idejas tas arī ir svarīgākais, kas atrodas mājaslapas pamatuzstādījumos. Ejam atpakaļ un apskatīsim vēl zem uzstādījumi. Mums ir domēni un adrese. Šeit apakšā tev ir iespēja pielāgot savu bezmaksas domēnu, kas nozīmē, ka, ja tu izmanto bezmaksas Mozello plānu, tev automātiski tiek piešķirts bezmaksas domēns, kuram galā ir papildinājums mozellosite.com. Bet, ja tu izvēlies pārnākt uz kādu no Mozello maksas plāniem, tad tev ir iespēja iegūt individuālu adresi, jeb izvēlēties individuālu adresi, jo tad, kad ir iegādāts Mozello Premium plāns, šīs individuālais domēnu vārds ir iekļauts jau cenā bez papildus maksas, un šeit būs teksts izvēlēties individuālu adresi, nevis iegūt individuālu adresi. Savukārt, ja tev jau ir domēns, un tu vēlies to pārnest, un lai tava mājaslapa, kur tu esi izveidojis Mozello, darbotos uz to domēnu, tad tu vari šo domēnu arī pārnest uz Mozello un izmantot jau tev esošo domēnu vārdu. Dodamies prom. Un visbeidzot, divas mazas sadaļas. Viena no tām ir apskatīt, kas, kā jau minēju sākumā, uzspiežot uz pogas apskatīt, tev būs iespēja paskatīties uz lapu, kā tā izskatās no malas, kā to redzētu apmeklētāji. Un, kad spiedīsi uz pogas publicēt, tad tava lapa būs publiska. Tu vari sūtīt visiem saiti, izmantot reklāmās, un apmeklētāji varēs sākt to apmeklēt.
Īsumā tas arī viss. Atgādināšu, ka mēs esam izveidojuši mājaslapu, jeb pareizāk sakot, pirmo mājaslapas lapu, kas ir pilnvērtīga, izskatās labi, pilda savu funkciju, un tu vari izdarīt tieši to pašu, izmantojot Mozello. Un pāris lietas nobeigumā, ko es gribu pateikt, ja tu veido savu mājaslapu ar Mozello, un tev ir kādas problēmas, neskaidrības, kaut ko nevar izdarīt, mums ir ļoti atsaucīgs klientu atbalsts, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt. Spiežot uz šīs pogas atbalsts, tu vari nokļūt atbalsta sadaļā, tur būs gan telefona numurs, gan e-pasts, gan raksti, gan citas saites, kas var tev palīdzēt. Kā arī mums vēl ir tāda sadaļa blogs, ja pareizāk sakot mozello.lv/blogs, kurā mēs veidojam saturu par to, kā tu vari izveidot veiksmīgāku mājaslapu, veiksmīgāku internetu veikalu, dažādi ieteikumi, un dažādi ieteikumi arī ir par to, kā efektīvāk attīstīt biznesu internetā. Tas šajā video arī viss. Gribēju vēl pateikt to, ka mums arī ir vēl viens video, kurā es parādu tev to, kā tu vari izveidot pats savu internetu veikalu soli pa solim, kā ievietot produktus, kā izvēlēties veikalu izkārtojumu, kādas ir piegādes un maksājuma iespējas, un tas ir tieši tikpat vienkārši, kā izveidot pašam savu mājaslapu uz Mozello platformas. Ja vēlēs ieskatīties, tad visi linki ir zemāk aprakstā, un paldies, ka skaties, paldies, ka veltīji savu laiku, un tiekamies nākotnes saturā.